Liena, sveika! Sveiks! Varu pastāstīt, kur mēs atrodamies? Jā, mēs ar tevi atrodamies šobrīd Rīgas Drēviņos, Kaivas ielā, vienā no IT pēdējiem būvētajiem projektiem Kaivas kvartāls. Un kā jau Kaivas kvartāls nosaukums pasaka priekšā, Kaivas kvartāls sastāv no 5-6 mājām, un šobrīd mēs ar tevi atrodamies pie pirmās mājas, kas jau ir uzbūvēta. Un pavisam nesen, pagājušo mēnesi jūnijā, jau nodot eksploatācijā. Tad gatava dzīvošanai pavisam drīz jau būs. Tas nozīmē, ka būs vēl 4 šādas mājas šeit? Jā, būs vēl vesels komplekss, kas sastāvēs, kā es minēju, no 5 mājām, tad vēl 4 vēl priekšā. Cik ātrā laikā tās plāno uzbūvēt? Jārēķinās vēl vismaz 4 gadi. Jā, es biju izteikti komplimentu, ka izstāsta smuki tas tumšs pelēkais ar zilajiem balkoniem. Jā, baigais akcents, ja tie zilie balkoni ļoti papildina šo pelēko fasādi, izceļot un ļoti labi ieintegrētos ir, manuprāt, tieši vidē iekšā. Un nākamās mājas arī būs tādā pašos toņos? Jā, mēs pieturēsim, mēs tā koncepts būs koncepts ir viens vesels, jā. Liena, pastāsta par infrastruktūru. Vai šī ir Rīga vai šī ir Drēliņa jau? Šī ir Rīga. Projām ir Rīga. Rīgas Drēliņa, jā. Šī ir Rīgas Drēliņa, kas ir ļoti svarīgi, kas jāņem uzreiz vērā, kad attiecīgi skolas bērndārzi ir pieejami uzreiz tas, kas ir šajā Rīgas galā, tad pieejami brīvi. Un runāt par infrastruktūru, manuprāt, infrastruktūra šeit ir fantastiska. Tātad mēs atrodamies tepat, mums ir Biķernieka iela, turpat mums uzreiz ir Lubānas aplis, Juglas aplis, Deglavas iela, Lubānas iela. Līdz ar to Rīgu var sasniegt dažādas mikrorajonos no šitās vietas centru un ārpus izbraukt pilsētas lūdzu plaši iespējas. Tāpēc infrastruktūra te ir ļoti laba. Ar sabiedriskās transporta vietu tepat pie mājas mums ir. Un, ja runājām par tirdzniecības centriem, veikaliem, tad šeit ir 2 lielie Rimi. Šeit ir IKEA, kas ir tepat, rokas stiepiens, 5 minūšu mašīnas brauciens, 7-10 ar kājām tāpat var aiziet. Tāpat ir Sky lielveikals, ir Maximas lielveikals. Un nebūtu svarīgi, mums te ir vairāk slimnīca arī blokā. Tas ir ļoti svarīgi. Arī, jā, tāpēc, manuprāt, Kaivas kvartāls atrodas tiešām labā lokācijas vietā, kas ir sasniedzams daudz kas rokas stiepienā. Vai šajā projektā ir jums lifts? Jā, mums lifts noteikti ir pieejams. Mums ir 2 kāpņu telpas, un katrā kāpņu telpā ir pa liftam. Lifti ir plaši, 8 personas ielien, un tad attiecīgi, kas ir labi, kad lifts ir gan no cokolstāva, pagrabstāva līdz pat pašam 8. stāvam. Jā, tas ir ļoti nodrīgi. Tad varbūt mēs varam pieskārties stāvvietām. Kas ir ar stāvvietām? Projektā ir pieejamas 2 veidi stāvvietas. Šobrīd, tepat virzem stāvvietas mums ir pieejams papildus samaksu, gan jāsaka, 8,5 tūkstoši maksā iegādājums, un arī pieejams cokolstāvā pazem stāvvietas. Tas gan ir bišķiņ dārgākas, 14,5 tūkstoši pieejams, jā. Mantu glabātos? Jā, mantu glabātos mums arī būs pieejams, un tas turpat, kur pazem stāvvietas arī ir. Tās arī būs par papildus samaksu, un tās ir 6,000. Liena, vai jau ir skaidrs, kas apsaimniekos jūsu māju? Vēl šobrīd nē. Mēs šobrīd, līgums vēl nav parakstīts, esam turpat uzskatīt uz finiša taisnes, jo apsaimniekotē mēs izvēlamies diezgan ļoti rūpīgi. Ir vairāki kritēriji, pēc kuriem mēs skatāmies. Mums ir ļoti svarīgi apsaimniekotāja reputācija, apsaimniekotāja atsauksmes, kas nebūtu svarīgi, tāpat arī tehniskais aprīkojums un tā pieredze. Un tad mēs ļoti rūpīgi izvēlamies, tāpēc šobrīd es tev pateikt konkrēti tieši, kas apsaimniekos ne, bet pavisam drīz šī informācija jau būs zināma mums. Pastāst man lūdzu par konstruktīvo daļu. No kādiem materiāliem ir būvēta māja, varbūt starpsienas, jumts, fasāde? Jā. Māja ir pamati, mums ir pāļu, dzelzbetona pamati. Pati māja arī ir dzelzbetona saliekamie paneļi. 3 slāņu, tad sendviču, kā teikt tautā, sendviču tipa, paneļi ar integrētu siltumizolāciju. Pārējās sienas, starpsienas, kas ir starp dzīvokļiem, arī ir dzelzbetons. Savukārt starp istabām mums ir reģipškārts starp sienas. Es lidoju ar dronu un es redzēju, ka stāv uz jumta saules kolektori.
Ir mums, jā. Šis projekts ir viens no mūsu projektiem, kur mēs esam uzstādījuši saules paneļu, un kas ir ļoti labi, jo saules paneļi nodrošinās elektrību mūsu koplietošanas telpā. Kas tie pa malajiem agregātiem tur piekarnāti? Tie nav agregāti, tās ir tā kā šajās mūsu projektā ir rekuperācijas sistēma. Tātad katram dzīvoklim ir savs individuālais rekuperators. Tātad šitie melnie, tās melnās kastītes, tur ir tātad ievads izvads šai rekuperācijas sistēmai, kur vienkārši paslēpts ir fasādē. Jā, tas ir ļoti noderīgi. Man personīgi tas ir ļoti svarīgi. Rekuperācija, ventilācija, lai būtu svaigi gaisa padeve. Jā, tā mums te ir, un mums tik tiešām ir. Viņa regulējama, ir iespēja sekot līdzi savam gaisa kvalitātei, mitruma kvalitātei, un ne tikai, kas to var arī darīt attālināt starp citu telefonā. Liena, varbūt var pateikt, kāda jums ir energo klase ēkai? Jā, mums ir A+ augstākā energoefektivitātes klase. Liena, varbūt pastāsti, kādi plānojumi, cik istabu piedāvājumi jums ir šajā projektā? Kājas kvartālā ir pieejami dažāda veida plānojumi, 2 līdz 4 stabu dzīvokļiem. 2 stabu dzīvokļiem mums ir veseli 3 piedāvājumā plānojumi. Sākot no 44 līdz 48 kvadrātmetri. Tas ir tikai dzīvojama platība. Plus mums ir gana lieli balkoni, un balkoni katram dzīvoklim, un tie ir apmēram 5 kvadrātmetri. 3 stabu dzīvokļi mums ir 2 veidu plānojumi pieejami, 60 un 64 kvadrātmetri. Savukārt 4 stabu dzīvoklis mums ir 1 veida plānojums, un 85 kvadrātmetri. Un kas ir labi, 4 stabu dzīvokļiem ir vienīgais dzīvoklis, kam ir pieejami veseli 2 balkoni. Izēja uz abām pusēm, tā kā atkarībā no dzīvokļa novietojuma, tad ir 2 balkoni. Ja es izvēlos dzīvot šajā skaistajā projektā, ar kādu naudas summu man jāreitinās? Varbūt var minēt visus piemērus. Cenas sākot, ja mēs runājam par 2 stabu dzīvokli, tad cenas sākot no 106 000 līdz 121, bet atkarība atkal no stāva, no plānojuma un no tā izvietojuma ēkā. Ja mēs runājam par 3 stabu dzīvokli, tad arī cena sākot no 138 000 līdz 160 000, bet atkal tas, kā es minēju, stāvs, vieta, kur ir attiecīgi vieta mājā, tas arī ietekmē. Un 4 stabu dzīvokļi mums ir cenu kategorija no 195 000, tas būs pirmais stāvs, tad 220 sasniegs augstāko stāvu. Cik mums bija šeit stāvis? 6 stāvu. 6 stāvi. Jā, pareizi. Es domāju, man liekas, vairāk nekā 5. Jā, mums ir 6 stāvu. Jā, 6 stāvu. Mēs esam šobrīd tādā smukā dzīvoklī ar mēbelēm, smuki ierīkotu. Šo dzīvokli arī varēs nopirkt? Ar laiku. Šobrīd nē, bet ar laiku noteikti jā, jo šis mūsu ir demo dzīvoklis, kas labi parāda, kā var iekārtot dzīvokli, tāpēc šobrīd šis dzīvoklis ir tieši domāts vairāk parādīšana. Liene, kas ir iekļauts pārdošanas cenā? Jā, visi dzīvokļi mums tiek pārdoti, piedāvāti ar pilnu apdari. Tātad, ko tas nozīmē? Sienas ir krāsotas, grīdā ieklāts parkets, flīzēts koridors, pilnībā nodrošināta vantsistaba, visi nepieciešamie pievadi, izvadi ir nodrošināti. Tātad tas viss jau ir cenā. Tātad vantsistabā tualete vai tualetē, tātad attiecīgi duša vai vanna, klozetpods, izlietne, tas jau viss ir. Savukārt, ja mēs runājām par mēbelēm, tas, protams, pats klients nāk un tas uzstāda par saviem līdzekļiem. Iebūvētie gaismekļi mums arī ir, tas mums ir tur, kur piekārtie griezi, tad attiecīgi koridoru zonā un vansistabu zonā. Tas arī jau ir. Vai visur sienas ir tādas gaišas? Viņas nav īsti baldas, viņas tādas gaiši. Mums Kājas kvartālā ir pieejami 2 veidi apdares varianti, kas atšķirās pa stāviem. Tad 1., 3., 5. būs viens apdares variants un savukārt 2, 4, 6 atkal otrs variants. Un tās galvenās būtības atšķirīgi tieši sienas krāsas, tad mainās sienas krāsas toņi, mainās grīdas tonis, tāpat arī mainās durvju tonis, bet
nedaudz manās durstons modelis, un kas ir būtiski vanstabs tieši flīžu, flīzes tiek savādākas flīzes ir, un akcentu siena. Mums šajā projektā ir akcentu sienas, un tad, piemēram, šajā, tu redzi, ir tāds zaļš tons, tad, piemēram, otrajā stāvā jau būtu pelēcīgs tons. Tāpēc, jā. Kas ir ar santehniku un maisītājiem šeit? Mums ir laufe un sandgroja santehnika, tad attiecīgi. Un, ja runāt par vānu, tad vāna mums no pāva. Kas ir ar ventilāciju? Ventilācija, jā, kā pirms tam es ar tevi sarunā minēju, tad, kad mums ir rekuperācijas sistēma, kas ir katram dzīvoklim individuāli, un kas vēl ir labi, mums virtuves zonā, tad attiecīgi nosūcē ventilācija, arī katram ir sava. Kāds ir griezt augstums? 2,65, bet zemākajos punktos, pieņemsim tur, kur ir koridoru zona, 2,40, vanstabā savukārt 2,30. Liene, kas ir ar logiem un durvīm? Mums projektā ir rehau logi, 3 stiklu, 2 kameru. Savukārt, ja runājam par durvīm, tad ārdurvis mums ir koku uzdrošas durvis, un dzīvokļu durvis, tad attiecīgi istabu ir finierētas krāsotas durvis. Liena, pastāst, kādas ir priekšrocības varbūt dzīvojot šajā projektā? Kā vienu no galvenais gribētu droši vien minēt šo lokācijas novietojumu projektā, kas attiecīgi, kā es jau teicu, ka tad diezgan viss rokas stiepienā sasniedzams, tas pašs skolas, bērndārzi, infrastruktūra attīstīt, tas ir viens no plus lielākajiem. Protams, biķernieku mešs, kas dod savus atpūtas zonu, tad tiem, kam gribās pateikt vairāk aktīvā atpūta, pieņems nodarbojas ar sportu, tad riteņbraukšana, tad veloceliņi ir, tad skriešana, tas viss, tas ir tas lielais plus, kas ir noteikti šajā projektā. Jā, tas ir lietas. Protams, un pati jau māja, tas konstrukcijas būvēts, A-klasa energoefektivitāte ar saules paneļiem, mūsdienīgi risinājumi, pārdomāt plānojumu šajā projektā. Te viss ir. Skaitītāji katram dzīvoklim? Skaitītāji ir individuāli katram dzīvoklim savs uzskaits skaitītāji. Liene, man bija tiešām ļoti interesanti atbraukt pie jums ciemos. Ceru, ka varbūt drīzumā kādu citu projektu vismaz uzaicināsiet. Tā kā es varu ieteikt tikai cilvēkiem pašiem atbraukt, pašiem paskatīties, iepazīties, pajautāt, un es domāju, ka jūs varēsiet daudz ko interesantu viņiem pastāstīt. Noteikti. Mēs tikai paldies tev, ka tu atbrauci un iepazinies ar mūsu šo projektu. Un, mēs gaidām jaunus klientus, labprāt parādīsim ne tikai mūsu skaisto demo dzīvokli, bet parādīsim jebkuru šobrīd pieejamo brīvo dzīvokli. Tā kā nākat ciemos. Paldies tev. Tā.